tiek strādāts pie apgrūtinājumu datubāzes sagatavošanas, izstrādāšanas, bet tas vairāk attieksies uz kaut kādu aizsargu joslu reģistrāciju, vai ir kaut kāda vienotā datubāze, kas teiksim, ļaus vairāk arī valsts institūcijām, pašvaldībām un citām personām reāli redzēt to, piemēram, kādas ir konkrētām gabalam, vai viņam tur virsū kaut kāda aizsarga josla vai dabas liegums un tam līdzīgas lietas. Diemžēl, kas joprojām iztrūkst, varbūt, ka šī datubāze to risinās, varbūt arī nē, bet joprojām ir visādi citādi apgrūtinājumi uz zemes gabaliem, ko es esmu jau minējis to pāris gadus atpakaļ, kad valstī pietrūkst šādu te datu bāžu, kur būtu arī minēts tīri tādas veida apgrūtinājumi, kā kaut kādas komunikācijas, kas ir gājušas zemes gabalam cauri, vai tīri kaut kādi elektrības kabeļi, telekomunikācijas, tās pašas ūdens saimniecību, tās trubas un tam līdzīgas lietas, jo pretējā gadījumā bieži vien it sevišķi būvniecības laikā atklājās visādi brīnumi. Beigās ir tā, ka vai ir jāmaina strauji izvietojums, tīri, varbūt arī tīri tas pats būvniecības plānotais apjoms, vai reizēm praktiski ir jāaptur šī būvniecība. Tā kā, tās ir tādas lietas, kas diemžēl prasītos sakārtot. Te es varētu minēt vienu piemēru reāli no dzīves, nenosaucot nec pašvaldību vārdā neko. Tīri, kā šīs te lietas ietekmē, varbūt neietekmē, bet tīri, kā, lai saka, interesanti ir tas, kad cilvēks sāk būvēt māju, protams, būvniecība no pilnā sparā, tiek izrakta būvvedrē, nejauši uzdarās uz kaut kādā metāliska objekta, dzelzgabala vai ko, atnāk vietējā pagasta speciālists, paraust plecs, pasaka, ka tas nekas nav, tā varētu būt veca melorācijas truba. Būvniecība turpinās, protams, māja tiek uzbūvēta, cilvēks dzīvo laimīgi 5 gadus, vienā jaukā dienā piebraucis pie īpašuma liels traktors un paziņo, ka mēs te mazliet parakāsimies, jo atvainojiet, piedodiet, bet zem jūsu mājas izrādās iet pašvaldības ūdensvads ar spiedienu. Un faktiski tā ir tikai laimīga sagadīšanās, ka šis ūdensvads nav plīsis un cilvēks vienā rītā nav pamodies iebrukuši māju. Un, protams, tad ir atkal būtu jautājums, kurš tad atlīdzināt tos zaudējumus. Tā kā, vai ūdens saimniecības turētājs, kas nav faktiski veicis savu saimniecības izpēti un uzskaitu, vai pašvaldība, kurai nav šie dati, tā lieta būtu. Tā, tad nākošais, kas varētu būt tīri kādas idejas šobrīd, es pieminēšu pavisam nedaudz tās idejas, kas šobrīd virmo gaisā. Projektu veidā viņas, protams, nekur nav parādījušās, tas ir tīri tikai tāda ideja risinājumi, ņemot vērā šī strīdi, kas tagad raisās par šiem īpašumiem, kas iziet uz šīm piespiedu izsolēm piedzīvu gadījumā. Kur bieži tiek konstatēts tas, kad ir radušies šie te apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu lielie parādi un, protams, ir strīds par to, kam tad ir jāmaksā, jo, ja banka ir šo te īpašumu, pret šo īpašumu vērst uz piespiedu piedziņu, tad, protams, banka ir interesēta saņemt savu izsniegtā kredītu summu atpakaļ un būtībā neiedziļināties šo te komunālo pakalpojumu parādu jautājumos, norādot, ka tas būtu jārisina tomēr šīm te iestādēm, kas ir šos pakalpojumus sniegus un jārisina attiecības ar parādniekiem. Parādnieks, protams, nav spējīgs maksāt un bieži vien ir tā, ka šie te komunālo pakalpojumu sniedzēji tad paliek aiz strīpas un samaks arī nesaņem. Tad viena no idejām šobrīd, kas tā kā virmo, šis procentuālais sadalījums, ko es esmu dzirdējis, tas, protams, nav akmenī iecirsts un
tas ir tikai, teiksim, kaut kāda ideja līmenī, kad piespiedu piedziņas gadījumos varētu būt, ka 10% no šīs summas, kas tiek piedzīta, tiktu novirzīta uz apsaimniekotājiem komunālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu apmaksai. Un tad 90% faktiski tad, kā tiktu novirzīta kreditora prasījuma apmierināšanai. Bet, kā jau minēju, tas ir tikai ideja. Šobrīd reāli projektu veidā tas tā saimnes gaitumos viņš nav iegājis. Nākošais, ko es varētu minēt, es nezinu, kā varbūt tas varētu būt jums interesanti, rītdien ir arī Tieslietu ministrijā, ir diskusija par šo te nekustamā īpašuma nedalāmības principu, kur tiks diskutēts par to, vai tomēr mēģināt sakārtot šo nekustamo īpašumu jomu valstī tā, kad vairs nav šī dalītā īpašuma, kad zeme ir atsevišķi īpašums un ēka ir atsevišķi īpašums, jo bieži vien ir tad šīs te problēmas vai nu, kad ēka īpašnieks nespēja vienoties ar zemes īpašnieku par nomu, arī pie pārdošanas un citiem darījumiem reizēm rodās problēmas, reizēm rodās arī tiešiem pašiem lielajiem projektiem, piemēram, tirzniecības centriem, kur daļa ēkas guļ uz vienu īpašnieku zemes, daļa ir citur kaut kur, un kas notiek, ja šo ēku grib pārdot, un kurš to pirks, kāpēc. Un līdz ar to šobrīd šī diskusija ir ierosināta. Protams, tas reāli nenozīmē, ka tūlīt tiks, teiksim, kaut kādi projekti sastādīti un likumos kaut kādas izmaiņas veiktas, bet, reāli šis jautājums tiek celts gaismā un ir doma viņu risināt un mēģināt saprast, kā to varētu noregulēt. Kaut gan, protams, tur ir gan par un gan arī pret viedokļi, jo tās situācijas ir dažādas un nevienmēr var būt arī tas vienotais, tas īpašuma nedalāmības princips, kas būtībā savulaik ir Latvijas laika civil likumā iestrādāts, viņš diemžēl mūsdienās arī vairs īsti nav absolūti pilnībā piemērojams, jo ir arī šis vēsturiskais aspekts, kad uz zemes gabaliem, kas savulaik varbūt ir piederējuši privāti personai, padomu laikos ir sabūvēts dzīvokļu mājas un citu objektu, un loģiski tur veidojās šis dalītais īpašums. Arī ir citi normatīvi regulējumi, kas šobrīd nepieļauj, piemēram, tāpat Rīgas brīvosta. Zemi jūs tur nopirkt nevarat, jūs varat tikai uzbūvēt tur kādu objektu un veidot šo te zemes nomas attiecības, bet zemi iegādāties īpašumā Rīgas brīvostā nav iespējams. Līdz ar to, jebkurā gadījumā pastāvēs kaut kādi atsevišķi, varbūt, regulējumi vai atsevišķi teritorijas, kur nevienmēr šis nedalāmības princips strādās. Tā kā, es nezinu, kā tur ir, vai ir aicināti vai nav aicināti žurnālisti rītdien, bet faktiski rītdien šī diskusija notiek. Tā, tas tā pamazām tāds neliels ieskats, varbūt ir kādi jautājumi. Es domāju, ka mēs saņemam krietni daudz informācijas par visām trim jomām. Lūdzu jautājumi ekspertiem, ja tādi ir no žurnālistas. Vai visi orientējas uz individuālo sarunu kafijas dzeršanu? Man viens jautājums, Sandra Vācijai, par to zemes grāmatu, kas atrisinās parādnieku jautājumu. Kas būs situācijā, ja īpašnieks vienkārši nereģistrēs šo īpašumu? Viņš tā arī dzīvos nereģistrēt īpašumu. Jā, no tā izvairīties nevarēs. Un, protams, piespiest nevarēs, ja vienīgais vienā brīdī valsts beidzot mēģināt sakārtot visus šos īpašumus vai uzliks normatīvu aktu atkal par pienākumu sareģistrēt visu. To, protams, to laiks rādīs, bet jums taisnīgi, jā. Tas šobrīd, Tad ir reāli fiziski dabā jānovērtē esošie mērķi. Jā. Tur, diemžēl, jā, nav valstī tā kapacitāte, pārnovērtēt visu, kas ir, jo ir ļoti daudz būvas, piemēram, vispār nav iežģis
nereģistrēta zemes grāmatā, notiek kaut kāds darbs, ka pēkšņi atklājās dažādas būdības, ko nevienam ar savu skatu īsti piedara. Un arī nesakrīt datus starp citu zemes grāmatā un valsts. Vai viņiem vajadzētu to kādā Es gribētu teikt žurnālistiem, kad aizsūtīsim jums uz e-pastiņiem arī Rudiešu klubu prezentāciju, kad mums nebija operatīvi, un mēs gatavojamies, tā arī bija